Kā pareizi veikt internetu veikalu integrāciju ar noliktavas un grāmatvedības sistēmām? Parasti šī ir tā tēma, kas ir īstenībā bijusi ļoti sāpīga daudz uzņēmumiem, tāpēc, kad jau no paša sākuma bieži vien viņas nav bijis veikts pareizes, ir izlaisti daudz soļi, mēdz izveidoties arī kaut kādi konflikti starp internetu veikalu vai no internetu veikalu izstrādātāju vai noliktavas un grāmatvedības sistēmas izstrādātāju, jo kaut kas nav bijis pareizi izstrādāts līdz galam, kaut kas nav bijis ievērots un līdz galam nav iegūts vajadzīgais risinājums. Un šajā videoklipā mēs iziesim cauri vairākiem punktiem, kas jāņem vērā, lai integrācija starp noliktavas un grāmatvedības sistēmu un internetu veikalu būtu veikta maksimāli veiksmīgi. Tātad pirmā lieta – obligāti ir jāveic izpēte par to, vai noliktavas un grāmatvedības sistēma vispār integrējās ar konkrēto e-komercijas risinājumu un arī otrādi. Jo mūsdienās arī ir internetu veikali, kur ir uzbūvēts e-komercijas sistēmām, kuras ir novecojušas, tādas dažādas old school sistēmas, kuras neattīstās un uz viņām vienkārši integrācijas var būt sarežģītas. Pieņemsim e-komercijas platformām, kas ir open source, kā pieņemsim Magento vai WooCommerce, ir daudz vieglāk veikt integrācijas, pieņemsim ar Latvijā izstrādātām noliktavas un grāmatvedības sistēmām, bet līdz ko ir kaut kādas, pieņemsim, nomas platformas kā Shopify, kur daudz kas ir vairāk ierobežotāks. Dažreiz var būt tā, ka ar kaut kādām globālajām sistēmām kā SAP, Commerce un kaut kāda cita liela globālajām milžu sistēmām nav problēmas integrēties, bet tad, kad latvieši nāk ar kaut kādām paštaisītām sistēmām, kas ir Latvijā ražot, bieži vien var būt problēmas, kad īsti līdz galam vajadzīgais flows, ja process, ko nepieciešams izstrādāt, nemaz nav realizējams. Otrā lieta ir obligāti līdz pašai mazākai detaļai jāvienojas ar izstrādātāju un noliktavas sistēmu, cik liela ir integrācija, jo nevar būt vienkārši tāmi par integrāciju ar noliktavas sistēmu. Katra integrācija ir valodas, katra integrācija ir nosaukumi produkta, atlikums, atribūti, filtri, B2B klienti un daudz citas lietas, kuras visas ir jāatrunā līdz mazākajai detaļai. Iedošu piemēru. Ir bijušas tādas situācijas, kad ir veikta integrācija ar noliktavas sistēmu un sākumā ir pateikta kaut kāda viena informācija, bet integrācijas laikā pēkšņi parādās kaut cita informācija, ka izrādās arī, ka noliktavas sistēmā ir vēl kaut kādas lietas izrādās nemaz nav iespējams, ja? Un tāpēc ir jau pašā sākumā jāatrunā visa integrācija, vēlams, pieņemsim, uzlikt Wordā, jeb kādā dokumentā konkrēti, kāda informācija sūtās no grāmatvedības noliktavas sistēmas uz internetu veikalu, kas, pieņemsim, varbūt produktu nosaukums, atlikums, atribūti, tulkojumi, PVN, atlaids, jebkas, kas ar to ir saistīts, un arī pēc internetu veikala, kad, pieņemsim, bijis veikts pasūtījums, kas iet atpakaļ, vai mainās tikai atlikums, vai iet arī pasūtījums. Ja iet pasūtījums, kāda informācija, vai vajadzīga visa informācija, ko cilvēks aizpilda checkoutā, tur vārds, uzvārds, valsts adrese, pasta indeks, vai, pieņemsim, jāsūta informācija, kāda piegāda izvēlēta vai nē, kur tiek ģenerēta pavadzīme internetu veikalā, vai pasūtījuma dati tiek nosūtīti uz grāmatvedības sistēmu, kur tur uzģenerējas pavadzīme. Tās visas lietas ir jāatrunā sākumā. Katra lieta, kas nav izrunāta sākumā, var būt pēc tam ļoti sāpīga beigās, jo var būt tā, ka kaut kāda lieta, kas sākumā nav bijusi pieminēta, pēc tam beigās varbūt nemaz nav iespējama, jo uzņēmums nevarēja veikt izpēti līdz galam, jo tāda informācija nemaz nebija sniegta. Nākošā lieta – testēšana. Parasti mēdz būt tā, kad ir veikta integrācija, ir veikts kaut kāds 1 līdz 2 testi, tur veikts testa pirkums, nezinu, tur kaut kāda informācija nomainīta, un it kā viss strādā, un ir uzskatīts, ka integrācija ir pabeigta. Bet arī no internetu veikala puses ir jāveic dažādu situāciju testēšana. Pieņemsim redzēt, kas notiek, ja kāds produkts nav bijis pievienots pareizi, vai kaut kāda informācija trūkst, ja pieņemsim internetu veikala pasūtījumā, kāda informācija bija nepietiekama, vai tāpat tā integrācija strādā, jo parasti visi testē ideālo scenāriju, bet bieži vien pēc šīs integrācijas, kad internetu veikals jau ir strādājošs, ir bieži tā, kad izlaiž kaut kādas tās saucamās problēmas un liekas, ka integrācija nav pabeigta vai viņa nav iztestēta, lai gan arī uzņēmumam, kas ir internetu veikals, ir jāveic simulācijas, dažādi veidi scenāriji savā pusē, lai redzētu, kas notiek dažādās situācijās, lai arī varētu attiecīgi tās lietas sākumā sataisīt, nevis pēc tam, kad jau notiek pārdošana. Ļoti svarīgi saprast, ka internetu veikala integrācija ar noliktavas un grāmatvedības sistēmām pa lielam ir atsevišķs tāds mini projekts, jo
integrācijas nav vienkāršas. Protams, ir dažādas sarežģītības integrācijas, kur ir mazāk jādara un kur vairāk jādara, bet tās lietas ir ļoti rūpīgi jātestē un viss sākumā jāatrunā. Un ļoti svarīgi sākumā ir to darīt testa vidē, jo vienmēr ir live vide, kur notiek visi pasūtījumi, tāpēc sākumā veic šajā alternatīvajā testa vidē šīs visas integrācija testēšanas, un tikai tad, kad tur viss ir iztestēts, visi scenāriji, viss ir kārtībā, tikai tad liek jau uz dzīvo vidi, uz šo saucamo production vidi, kur jau ir iespējams saņemt gatavu strādājušu risinājumu, kurš pirms tam jau ir bijis iztestēts. Ceru, ka tev šie ieteikumi palīdzēs arī nākotnē veikt veiksmīgākas integrācijas ar noliktavas un grāmatvedības sistēmām.